Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Šis stāsts būs par pirmo Latvijas zemes apustuli, par svētu vīru, kas Latvijas zemē atnesa Kristus vēsti. Zēgebergas klosterī bija kāds cienījamas dzīves un godājamas sirmuma vīrs, svētā Augustīna ordeņa priesteris. Viņš tikai Kristus dēļ vienīgi, lai sludinātu, ieradās Līvzemē kopā ar tirgotājiem, jo vācu tirgotāji, ko ar līviem saistīja draudzības saites, mēdz bieži braukdam kuģos pa Daugavas upi apmeklēt Līvzemi. Par Mēnardu mēs daudz vairāk nevaram neko zināt, kā to, kas ir pieejams abās hronikās, Inriķa hronika un Atskaņu hronika. Kāds ir abu hroniku raksturs? Inriķa hronika tiek uzskatīta par objektīvāku, tas ir tā laika acu liecinieka tēlojums, savukārt Atskaņu kronika ir tāda celsmes literatūra. Trešais avots ir Svētā Mēnarda un pāvestu korespondence. Kā bīskaps Ikšķilē viņš rezidēja 10 gadus, no 1186. gada, ko uzskata par kristianizācijas sākumu, tādā rietuma izpratnē Latvijā, līdz 96. gadam, kad viņš nomiru. Dabūjis atļauju no Polotskas kņaza Vladimira, kam līvi, kur vēl bija pagānu maksājuma meslus un reizē arī saņēmis no viņa dāvanas, minētais priesteris drosmīgi stājās pie dievam tīkamā darba, sludinādams līviem un uzceldams baznīcu Ikšķiles ciemā. Vēstures fakti liecina, ka Mēnards bija augustīniešu ordeņa un Zēgebergas abatijas klostera kanoniķis. Vieta, no kurienes nācis Mēnards, ir īpaša. Vairāk kā 800 gadu Zēgebergas pilsētā rodam Svētās Marijas baznīca, kas glabās seno laiku liecības. Svētās Marijas baznīca ir vecākā sarkano ķieģeļu mūra viduslaiku ēka Ziemeļvācijā. 1120. gadā misionārs vārdā Viselīns dibina augustīniešu klosteri Zēgebergā. Uz laiku misija tiek pārtraukta, bet 1159. gadā izdodas uzsākt baznīcas celtniecību. Šodien senie klostera mūri nav saglabājušies. Viens skaistais dievnams glabās senas detaļas un liecības par drosmīgajiem augustīniešu klostertēviem. Es pateicos, ka esat atbraukuši no Latvijas un interesēties par Zēgebergu, ka jums ir interese par šo vietu un šo baznīcu, kas mūsu pilsētai ir ļoti nozīmīga. Mūsdienās Baltijas valstīm un Vācijai ir saglabājušās labas attiecības. Laiks, kad šeit bija Mēnards, bija savādāks. Šodien mums to ir grūti iedomāties. Mēnards bija kanoniķis augustīniešu ordeņa klosterī, cik zināms darbojies arī klostera korī. Tas, kas ir palicis no tiem laikiem, ir klostera sienu detaļas un velve šajā baznīcā. Ap 1150. gadu Mēnards ir piedalījies arī šīs baznīcas celtniecībā. Šajā baznīcā Mēnards ir vadījis dievkalpojumus. Viņam ir bijis liels iespējas uz Zēgebergas ļaudīm, un viņa darbība atstājis arī lielu iespaidu Baltijas valstīs. Priecājos, ka šī senā baznīca ir saglabājusies līdz mūsdienām un var dot kristīgu patvērumu cilvēkiem. Tagadējā Latvijas teritorijā Mēnards ieradās kā misionārs kopā ar Brēmenes tirgotājiem. Ap 1180. gadu viņš nonāca Baltijā un uzsāka lībiešu evanģelizāciju. Mēnards bija brīvprātīgi izvēlējies un stingri apņēmies sludināt evaņģēliju tur, kur to vēl nepazina. Uzsākot Līvzemes misiju, Mēnards bija ap 60 gadu vecs. Zēgebergas klostera celtniecības laikā, labi iepazinis būvdarbus, viņš nolēma savu zināšanas realizēt arī Ikšķilē. Pieaicinot akmeņkaļus no Gotlandes, top pirmā mūra celtne Baltijā Ikšķiles baznīca. Tie bija krusta karu laiki, ļoti asiņaini laiki, teiksim. Un tas bija arī laikmets, kad īstenojās, ja tā varētu sacīt, Drang nach Osten. Tas ir, teiksim, pakāpenisks vietējo cilšu, slāvu, baltu, somu, ugru
pakļaušanas process, varētu teikt, Svētās Romas impērijai vai Vācijas impērijai. Pakļaušana notika divējādā ceļā. No vienas puses ar uguni un zobenu, krusta karu veidā, un viņi notika arī miermīlīgā ceļā ar krustu un ar ūdeni, varētu sacīt. Un bīskaps Meinards, kuru mēs godinam, faktiski bija viens no tiem cilvēkiem, kas īstenoja kristietības izplatīšanu mierīgā ceļā. Kristietība deva, es domāju, vietējām ciltīm, ja mēs abstrahējamies no tā, ka viņi zaudēja savu relatīvo neatkarību, kāda tā bija. Viņas deva pirmkārt varbūt zināms civilizācijas ieguvums, sevišķi tas nāca caur cisterciešu klosteriem, dažādi jaunumi varbūt agrotehnikā, medicīnā, celtniecībā, piļu būvniecībā, mūra konstrukcijas. Tālāk, es domāju, ka tās deva arī monoteisma, teiksim, kādu citādu ideju par Dievu, par dievību. Un te būtu atzīmējams augustīniešu klostera, augustīniešu mūgu darbību, pie kuriem piederēja arī Meinards un pie kuriem piederēja vēlāk arī Alberts. Nāca pirmās skolas latiņu valodas mācīšana. Mēs varam abrīnot cilvēku, kas ieradies Līvzemē, būdams jau pāri pusmūžam, jo, kā kronika raksta, cilvēks ar cienījamu gadu skaitu, un kad viņš tomēr varēja tik lieliski organizēt darbu, tik apņēmīgi turpināt nevisai pateicīgos apstākļos šo katrā ziņā uzteicamo ieceri iepazīstināt lībiešus ar kristietību. Iepazīstināt tik miermīlīgā veidā, kad saviem nākošajiem pēctečiem lībieši skaidri un gaiši teiks: tu mums māci kristietību turēt ar vārdiem un nevis ar sitieniem, tad, kad Bertolds un Alberts ierodās arī ar karaspēku. Ar to norādot, ka lūk, Meinards ir bijis tas, kas ir tikai un vienīgi ar savas personīgās un savu līdzbrāļu dzīves liecību rādījis kristietības, teiksim, to gaišāko priekš tiem laikiem, priekš tā laika mentalitātes progresīvāko vaigu. Meinarda laikā stabili izveidojas vietējā diecēze, vietējā bīskapija. Pirmā lokālā baznīca, vai kā te ir ļoti skaisti latīņu valodā teikts, eklēzija primitīva, mūsu zemes pirmbaznīca. Bīskaps Meinards, lai svēta viņa piemiņa pēc daudziem pūliņiem un sarūktinājumiem iegūla slimības gultā un saprastams, ka mirs, sasauca visus Līvzemes un Turaidas vecākos un vaicāja, vai tie pēc viņa nāves gribētu palikt bez bīskapa. Bet viņi visi kā viens apliecināja, ka labprātā gribētu, lai viņiem būtu kāds bīskaps un tēvs, un pēc īsa brīža bīskaps beidza savas mūža dienas. Vēstures avoti liecina, ka bīskaps Meinards miris 1196. gadā, apglabāts Ikšķilas baznīcā. 14. gadsimta beigās viņa pīšļi pārvesti uz Rīgas domu baznīcu, kur sākumā tos apglabāja altāra ziemeļu pusē, pēc tam ievietoja speciāli sagatavotā nišā. Līdz ar to doma senie mūri vēl šodien glabā Latvijas pirmā apustuļa piemiņu. Šo faktu apliecina arī 1883. gadā arheologa Buholca vadībā veiktā nišas atvēršana un apskate. Pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes laikā 1993. gadā tika atjaunots bīskapa Meinarda kults. Viņš tiek atzīts par mūsu tautas pirmo apustuli, bīskapu un svēto, bet šo notikumu ievadīja Latvijas kristianizācijas 800 gada svinības, kas notika Romā. Notikumu sagatavojumu svinēja trimdas latvieši un trimdas katoļu priesteri. Svētā Meinarda godināšanā lielu nopelni ir pāvestam Jānim Pāvilam II. Šis pāvests ierosināja atzīmēt Meinarda iesvētīšanas par bīskapu 800 gadu atceri.
1986. gadā, kad viņa vadībā notika Romā jubilejas svinības jūnija mēnesī. Šie dievkalpojumi bija pieslēgti tieši Vatikāna radio kādās 40 valstīs, kur arī plaši tika ziņots par šo jubileju. Vispār prese pievērsa lielu uzmanību, un kopš šīs jubilejas, piemēram, Itālijā sāka bieži pieminēt Latviju, un drīz nāca arī neatkarība. Vēstures avotos rodamas liecības, ka svētā Meinarda godināšanas kults pastāvēja jau viduslaikos. Ļoti laba liecība ir 16. gadsimtā. 16. gadsimtā pēc reformācijas karalis Stefans Batorijs Rīgā atļauj darboties Jēzus sadraudzības priesteriem. Un viņu saglabātajos rakstos Meinardam tiek pievienots tituls divus vai divīnus. Tad tā ir viena no renesanses laika latīņu valodas formām, kā apzīmēja svēto, savu veidu sinonīms svētajam. Ja reiz viņi uzdrošinās 16. gadsimta beigās lietot šādu titulu, tad viņi taču to neizdomāja. Viņiem bija pieejami tie avoti, tie dokumenti, kuri nav šodien mums pieejami. Meinarda gadījumā atskaņu kronikā minētais gadījums tur par labības pavairošanu, katrā ziņā tas nevar būt tas nevar būt faktors, kura dēļ baznīca izšķirtos šo cilvēku ieskaitīt mūsu godājamo svēto kārtā. Jo, kā tu pierādīsi, Līvzemes, jeb Latvijas apustuli, pateicoties nevis viņa izdarītajiem kādiem atskaņu kronikā minētiem brīnumiem, bet pateicoties viņam kā šīs vietējās baznīcas dibinātājam. Meinarda vārds Latvijā godinot svēto dots dievnamiem. Ogres katoļu draudze dibināta 1981. gadā padomju laikā, kad tas bija gandrīz neiespējami. 1995. gadā Ogres katoļiem tiek paziņots tā laika arhibīskapa metropolīta Jāņa Pujata lēmums. Ogres katoļu draudzes un jaunceļamās baznīcas aizbildnis būs svētais bīskaps Meinards. Un svētā Meinarda svētki, kuri iekrīt 14. augustā Ogres dievnamā un arī svētā Meinarda salā, ik gadu svinami svētdienā pēc 15. augusta Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkiem. Tas, protams, bija liels notikums, liels pārsteigums, ka padomu laikā, padomu varas gados tika nodibināta šī draudze. Un arī viņa pat, cik nebija baznīcas, nebija citas vietas, arī dievkalpojumi, tad tika noturēti Ogres Luterāņu baznīcā. 1997. gada 24. laikam maijā šī baznīca tika konsekrēta. Un jau 95. gadā šai baznīcai ar viņa ekscelences arhibīskapa metropolita Jāņa Pujata svētību tika pieņemts lēmums un viņa nosaukta svētā Meinarda vārdā. Ogres dievnamā ikdienas pēc svētās mises tiek lūgta lūgšana un dziedāta himna svētajam Meinardam. Liepājas svētā Meinarda baznīca ir iesvētīta 2001. gadā. Tā celta kā Vatikāna paviljons pasaules izstādei Expo 2000 Hannoverē. Pēc izstādes kā dāvinājums celt nonāk Latvijā un iegūst svētā Meinarda vārdu. Tas simboliski glabājas arī piemiņas akmeņi no Ikšķilas baznīcas drupām. Ikšķilas evaņģēliska luteriskā svētā Meinarda baznīca iesvētīta 1933. gadā. Draudze pēc reformācijas saimniekojas senajā Meinarda celtajā baznīcā, kas Pirmajā pasaules karā sapostīta, un tad tapis jauns dievnams.